Šajā video jūs uzzināsiet ļoti spēcīgu tehniku, kas jums palīdzēs apzināties savas jūtas un savas emocijas. Ļoti bieži cilvēki izjūt sevī un novēro arī citos sajūtas, kurām viņi nespēja atrast racionālu iemeslu. Un tas noved pie tā, ka viņi nepieņem šīs jūtas nopietni vai arī neļauj sev tās pieņemt. Piemēram, kāpēc es skumstu? Taču viss ir labi, man nav iemeslu būt neapmierinātam. Vai arī, vai tev taču vispār nav iemesla skumt? Ja, ko tu te izliecies? Dažreiz šīs sajūtas ir tik neprognozējamas. Viņas burtiski kā zibens no skaidrām debesīm. Bet tās neatņem viņām to asumu un spēku. Tās var parādīties ar pilnīgi negaidītu stimulu, kādam raksturīgam aromātam, pieskārienam, īpašai pozai sapnī. Ja sekot formālai loģikai, katrai rīcībai ir jābūt savam iemeslam, bet šis jūtu uzplūdums ne ar ko nav pamatots, un tāpēc ir neprātīgs un bezjēdzīgs. Jūtu gramatika un loģika ir pilnīgi savādāka. Jūtām nav vajadzīgs iemesls. Nav vispār svarīgi, vai iespējams noskaidrot iemeslus, kā noteiktās jūtas izveidojās. Jūtas ir vienmēr jāuzņem nopietni. Viņām ir tiesības būt, jo tikai tāpēc, ka viņām nav vajadzīgi nekādi iemesli vai pamatojums. Tāpēc es jums iedošu šo tehniku, kurā jau no šodienas pamēģiniet ieklausīties sevī un vienkārši ievērot savas jūtas un pārdzīvojumus. Mēs dzīvojam tādā kā autopilotā, skrienam, ejam uz darbu, daram savu ierasto rutīnu. Mēs ļoti bieži aizmirstam ieklausīties sevī, aizmirstam par savām jūtām, aizmirstam tās izdzīvot. Tad, kad jūs sāksiet novērot savas jūtas, apstājieties un izrunājiet tās, piemēram, es tagad skumstu, vai es tagad dusmojos, vai es tagad baidos. Pacentieties nemeklēt nekādu iemeslu, lai pamatotu, kāpēc tā jūs tagad jūtieties. Vienkārši apzinieties šīs sajūtas sevī. Ļaujiet tām būt un dodiet sev iespēju izjust tās. Iespējams, ka vienas sajūtas nomainīs kādas citas, pēc tam atkal citas. Pamēģiniet sekot līdzi saviem pārdzīvojumiem un atzīmēt, kādas emocijas nomaina vienu vai otru un kas ar jums notiek. Bez kāda vērtējuma. Vienkārši ir pilnīga visa pieņemšana. Visu to, kas ir.